Šis raidījums jau nedēļu mēs turpinam. Nu jau 4. mēnesi oficiāli darbojās Eiropas Savienības jaunais ārlietu dienests, kas ir radīts saskaņā ar Lisabonas līgumu, un kā papīros gudros ir teikts, tas ir vajadzīgs, lai paustu, saliedētu Savienības nostāju ārējās un drošības politikā, kā arī pārstāvētu Savienību pasaules valstīs. Visam pareizi, un ja galā tik liela Eiropas Savienība ir, tad arī šāds dienests, protams, ir nepieciešams. Bet jauns dienests nozīmē arī jauns darbiniekus, jaunas telpas, jaunas izdevumus, ja tam visam ir kāds saturs un galā no tā ir labums visai Savienībai, katrai dalībvalstī un katram pilsonim, nu ja nepieciešamība, tad var vērsties kādā šajā diplomātiskajā vai ārlietu dienestā, risinot savas ikdienas problēmas kaut kur citur pasaulē, tad tam ir kāda jēga. Cerēsim, ka tas tā būs, pagaidām viss vēl tapšanas stadijā. Ja mēs runājam par darbiniekiem līdz 13. gadam, ir paredzēts, ka šis jaunais ārlietu dienests tiks veidots no Eiropas Savienības dalību valstu diplomātiem, kas faktiski līdz ar to paver arī iespējas mūsu Latvijas diplomātiem iet globālajā politikā pavisam šī vārta īstajā nozīmē. Tikai lieta ir tāda, ka šie cilvēki tiek meklēti un atrasti konkursa kārtībā, un te nu sākās problēmas. Ne tāpēc, ka mums vai mūsu diplomātiem nebūtu par to interesi. Tādi ir pat bijuši mēģinājumi pieteikties, tikai šis konkursa ceļš ir visai ērkšķains un mūsu mazo valsti diezgan bieži lielās nesadzird. Nu, tad sanāk tā, ka ja varbūt, ka tas ir vienkārši mums tā šeit no Latvijas raugoties, liekas, ka lielie Eiropas lobby mūsu mazos vienkārši noēd, bet varbūt, ka tomēr tur pie vainas arī mūsu pagaidām, es uzrīkstos teikt, pagaidām vēl tikai vājās prasmes. Tad no to mēģināja skaidrot mans kolēģis Āris Jansons. Līdz ar Eiropas Savienības ārlietu ministra posteņa izveidošanu Vašingtonai vai Pekinai vairs nebūtu jāsūkstās, ka Eiropas Savienība ārlietās nerunā vienā balsī. Pirmā šo amatu ieņem Ketrīna Eštone, un viņas tituls ir Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā. Katrā ziņā tagad mums ir viena balss, un tā ir augstās pārstāves komisijas vicepriekšsēdētājas balss. Viņa pārstāv 27 dalību valstis. Tas nenozīmē, ka viņa ir vienīgā, kas var runāt. Ir 27 dalībvalstu līderi un ministri, kas arī runā, bet svarīgi ir, ka viņa pārstāv viņus visus. Viņa uzstājas viņu vārdā un būtiski, ka augstās pārstāvs un citu līderu vēstījums ir līdzvērtīgs. Diemžēl jāšaubās, ka Latvijas diplomāti būs plaši pārstāvēti vairāk nekā 100 Eiropas Savienības vēstniecībās, kuras tiks veidotas uz līdzinējo Eiropas komisijas delegāciju bāzes. Līdz šim mūsu tautiešiem konkursos kopumā nav veicies, bijuši reti izņēmumi. Viens no tiem - Latvijas vēstnieks Eiropas Savienībā Normons Popēns, pēc pamatizglītības ķīmiķis biotehnologs, kurš konkursā nekļuva par Savienības vēstnieku Gruzijā, taču ieguva respektablo Eiropas komisijas reģionālās attīstības ģenerāla direktorāta direktora vietnieka posteni. Viņam, protams, palīdzējis ilgadējs darbs Briselē un diendienā apgūtie Savienības mehānismi. Tā lieta jau ir tāda, ka politiskajiem lobbyiem ir ļoti jāsakrīt arī ar kandidāta reālajām objektīvajām spējām, jo objektīvā procedūra jau pastāv, un kandidātam ir jāaiziet dažādi paneļi, kuros viņš tiek vērtēts, intervēts, un ir jābūt arī šīm spējām iziet cauri šīm procesam, un tad, protams, arī šis politiskais lobbyis uz ļoti augstajiem amatiem. Es domāju, ka nākotnē noteikti tās iespējas mums pastāv. Ārlietu dienestā strādās pāris tūkstoši diplomātu. 1/3 būs dalību valstu diplomāti, bet pārējie Eiropas Savienības institūciju pārstāvji no Eiropas komisijas un Savienības padomes ģenerālsekretariāta. Latvijas pārstāvju šajās institūcijās ir maz. 4 Latvijas pārstāvji bija pieteikušies konkursā uz 32 Eiropas Savienības ārējo misiju vadītāju amatiem. Tomēr neviens amats Latvijai netika. Protams, ka jautājums jau ir saistīts ar to mūsu samērā īso diplomātisko pieredzi, jo mēs tomēr savu dienestu veidojam tikai 20 gadus, vai ne, kamēr visas pārējās lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu, arī tās, kas pat iestājās kopā ar mums, tādas kā Polija, Ungārija, viņām, protams, ka šīs diplomātiskās tradīcijas un diplomātiskā izglītība un pieredze ir daudz ilgāka un daudz plašāka. Bijušais ārlietu ministrs Māris Riekstiņš atkārtot uzsvēra, ka augstā pārstāve Ketrīna Eštone ir palaidusi garām iespēju jaunajā ārlietu dienestā ievērot visu dalībvalstu intereses. Atliek taču atgādināt par kvotu un reģionu principu. Dienests ir tikai izveidots ar 1. janvāri. Mēs nevaram pārmest Aštonas kundzei, ka viņa nav to ņēmusi vērā, jo viņai ir šie pāris gadi laika, lai šo dienestu sakārtotu atbilstoši šiem politiskajiem uzstādījumiem, un viņa arī savās sarunās ar mums, gan formāli, gan neformāli, ir apgalvojusi, ka viņi šos principus tiešām ievēros, un 12. gada beigās mēs varēsim pārmest, ja mūsu cilvēki nebūs dienestā.
Latvija uzsvērusi, ka visu līmeņu amatiem vienlīdz jābūt pieejamiem visām dalībvalstīm. Tāpat mēs vēlamies, lai jaunā ārlietu dienesta vēstniecības efektīvi darbotos konsulārajās lietās. Tas būtu izdevīgi Latvijas iedzīvotājiem ceļojot uz valstīm, kurās nav Latvijas vēstniecības. Toties ir Eiropas Savienības diplomātiskā pārstāvniecība, lai visi varētu saņemt palīdzību krīzes gadījumā, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas un neatkarīgi no pilsonības. Esmu pārliecināta, ka jūsu pārstāvjiem nav trūkuma diplomātijā. Visām dalībvalstīm, arī Latvijai, ir ļoti labi diplomāti un labi kandidāti uz postaņiem ārējā dienestā. Šis dienests ir tikko izveidots un kadru politika ir tapšanas procesā. Ir skaidra apņēmība Eiropas ārējā dienestā panākt gan geogrāfisko, gan dzimumu līdzsvaru. Augstajai pārstāvei ir pienākums ik gadu ziņot komisijai, cik tālu paveikta šā mērķa īstenošana. Par Eiropas Savienības ārlietu dienesta panākumiem varēsim spriest pēc Savienības ārējās un drošības politikas, pēc gada vai diviem. Veiksmīgi darbi iespējams aizseks tā tapšanas grūtības, bet būtu skumji, ja tās ietekmētu jaunā dienesta veikumu ilgākā termiņā.